Maldīvas. Kur gan varētu būt skaistāka vieta, kur doties medus mēnesī? Mēs Maldīvas iztēlojāmies droši vien ļoti līdzīgi kā tu, ar tirkīs zilām pludmalēm, baltajām smiltīm, bungalo būdiņām virs ūdens, palmām un sauli. Principā kā paradīzes salas ar skaistu dabu un luksusa rezortiem. Taču mūsu Maldīvas sagaidīja pavisam savādāk. Ar lietu un tik ļoti mākoņām debesīm, ka sauli varējām tikai iztēloties. Lidostā mums bija jāgaida laiva, kas mūs aizdīs uz rezortu, ko bija diezgan viegli atrast, jo lielākai daļai rezortu šeit ir stendi, kas organizē šos laivu transferus. Pēc neilga brauciena ar laivu mēs ieradāmies savā rezortā. Protams, ka sagaidīšana bija ļoti sirsnīga un pats rezorts bija skaists. Taču laikapstākļi joprojām tikai pasliktinājās un gaidot check-in, mēs pat apsvērām domu par to, kā lai izmaina ceļojuma plāns atgrieztos šeit kādā saulainākā nedēļā. Cerības uz laikapstākļu noskaidrošanos arī nekādas, jo nekas neliecināja par to, ka kaut kas varētu mainīties. Pirmo dienu Maldīvēs plānojam pavadīt tieši uz rezorta salas, lai izbaudītu vislabāko, ko šeit var izbaudīt. Pirms iekārtošanās bungalo mēs devāmies izpētīt rezortu, kas arī aizņem visu mazo saliņu. Sala ir tik maza, ka tai apiet apkārt ar kājām var 10 minūšu laikā. Var sekot, viss ir ļoti sekojoši. Mēs ar Laumu domājām otro dienu mūsu medus mēnesī pavadīt tā, kad paņemsim Maldīvēs villu ar baseinu un viss all inclusive. Un kas notiek? Mēs atbraucam uz šejienu. Mēs īstenībā, kad laižamies lejā, mēs jau redzam, kad būs apmācies. Tā, kad mākoņi vienkārši nereāli biezi un daudz, vai ne? Jā, jo tev nav tikai daži mākonīši, bet ir tā, ka lidmašīna laižās lejā un tu vienkārši neredzi to zemi, un tu saproti, ka šī diena būs dimbā. Un mēs esam samaksājuši $1000 par vienu nakti šajā vietā. Reāli tā ir liela nauda, vai ne? Jūs piekritīsiet, es domāju. Jā, bez iespējas viņu vairs atcelt, jo tev vajadzēja 10 dienas iepriekš atcelt. Bet reāli, tad, kad mēs skatījāmies prognozi, 10 dienas atpakaļ prognoze bija saulains laiks bez lietus. Viss mainās. Diemžēl viss mainās. Ko tagad darīt? Neko nevar darīt. Reāli ir bēdīgi. Es teikšu, kā ir. Pilnīgi godīgi. Sala var būt šī. Īstenībā viņa speciāli tikai veidot medus mēneša sala. Viņa ļoti tuvu Malē salai. 15 minūšu braucienā ar laivu, kas pavisam netāli it kā ir. Tas viss super. Pats sala ir maziņa, nav liela, bet tas, ka viņi piedāvā tev bungalo uz ūdens, kas mums arī ir, un baseina arī tur. Tas, ko, ja grib Maldīvas tā kā augstākajā līmenī, tas te ir. Bet jā, ir šī biedīgā situācija. Ko darīt? Jums ir ieteikumi? Mums nav atbildes, ko darīt. Mēs vēl neesam īsti iečakojušies iebukojušies savā istabiņā. Ja pulkstens vēl 12, iečakošanās ir no 2. Tāpēc mēs esam pārģērbušies kaut kādā veidā. Gatavi peldēt. Jā, un tagad izlēmām izkritīt jums sirdi, mūsu sirdis. Jā. Jo mēs nezinām, kā šo visu atrisināt. Tas vienkārši nav atrisināms. Jā. Vienkārši šobrīd jau līst atkal un pirmīgi lija ļoti spēcīgi. Arī tā, ka mēs braucam šeit, tagad bišķi maz nees, tāpēc mēs iznācām ārā no telpas. Bet, tu vienalga Maldīvēs, tu gribi sauli, viņa mums nav. Bet toties mums ir ēdieni un arī dzērieni. Vienu kokteili jau mēs ar Laumu izdzērām tikko. Jā, tāda vilšanās jau mums ir pašā sākumā. Bet skatāmies, kā mums ies tālāk. Varbūt šī diena mainīsies. Cerams. Labākais, ko piedzīvot šādā situācijā, ir vienkārši iet un izbaudīt visu, ko piedāvā all inclusive. Un, protams, ka tie ir ēdieni un dzērieni. Pusdienās izvēlējāmies Japāņu restorānu, kurā mums pasniedz vairākas kārtas ar ēdienu. Bija gan sushi, gan arī nūdeles un zupiņas. Tas viss bija garšīgs un kvalitatīvs. Ēdiens šodien tiešām ir vienīgā lieta, kas mums nelika vilties. Ar pilniem vēderiem un krietni labāku garstāvokli tiekam arī mūsu bungalo, uz kuru mūs aizved ir golfa mašīnīti. Mums arī piešķirts savs sulains, kas šeit rūpēsies par mūsu labsajūtu visu uzturēšanās laiku. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts.
Nu, ko beidzot mēs ar Lampu esam tikuši mūsu numuriņā, jeb mūsu ūdens bungalo, kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, jo tam ir pavisam cita cena. Šis ir īstenībā viens no iemesliem, kāpēc mēs tieši paņēmām šo te rezortu, jo šeit ir mūsuprāt vislētākais ūdens bungalo ar baseinu. Jā. Kopā mēs esam samaksājuši $993. Tātad ejam pastīties, kas te ir. Šis numuriņš ir saulēkta numuriņš, saulēkta numuriņš ir dārgāks. Par cik dolāriem nepateikšu, bet viņš katrā ziņā dārgāks. Mums ir saulēkta, tāpēc mums arī skats ir uz salu. No vienas puses sākumā likās, nu varbūt nav tas gribās uz jūru, bet īstenībā, ticat man, ir pilnīgi vienalga. Šajā gadījumā īpaši ir apmācies absolūti no svarīgas, kur pusi tev ir skats. Šobrīd pat interesantāk, ja kaut ko redz, kas notiek uz salas. Bet baseins ir ok. Mēs nedaudz laumien notestējām. Tad šeit lejā mums uzreiz pat repītēm varam noiet un ir pieeja jūrai. Es nekāpšu iekšā jūrā, jo tam būs labs kājas, ļoti slidens būs. Bet ļoti forši, ka uzreiz ir noiet un esi jau iekšā jūrā, jeb Indijas okeānā, pareizāk sakot. Viss šis īstenībā ir ļoti, ļoti ekskluzīvi. Jo citos rezortos tas maksā vēl pa kādu 1000, es pieļauju vairāk nekā mēs esam samaksājuši šeit. Tagad parādīšu, kā mums izskatās iekšā. Tātad šī ir mūsu gulta. Neesam vēl īstenībā pamēģinājuši viņu. Es tagad gaļošos pamēģināt. Sorry, Laumas pirmais. Īstenībā diezgan pacieta bija. Nevarētu teikt, ļoti mīksta. Bet vismaz ir izmēra ziņā liela. Tad mums ir kafijas automāts šeit. Jeb tieši kafijas dzēriem. Es personīgi kafiju baigi nedzeru, līdz ar to man nav tik būtiski. Kā ar Lauma arī baigi nedzeru kafiju. Tad, protams, tā lieta kā seifs, ir visos malēs, tas nav tik svarīgi. Tad mums ir it kā augļu plata, viņa nav skaistākā. Domāju, ka varētu par šo tādu piedomāt. Kas tas pa augli, es pat nezinu. Mangustīns. Varbūt mangustīns. Un vietējie mazie banāni, tie ir garšīgi. To arī es atļaušos nogaršot, jo mazie banāni ir nereāli saldi, tie, kas nezinu. Iesaku doties pēc tiem. Jā, principā tā izstāšu šī guļamistabā. Šī ir mūsu vannas istaba. Foršākā lieta, kas ir šeit, ir tas, ka mums ir stiklotā grīda. Mēs esam redzējuši, kas notiek apakšā zem mums. Tad, protams, mums ir arī minibārs. Bet šajā gadījumā, zināt, ka parasti minibārā viss ir jāmaksā atsevišķi, tikai mūsu gadījumā mums ir viss iekļauts, arī pat šis brūta dzirkstošais vīns. Kā arī ir 4 āliņi, kaut kāda vēl dzēriena, marsiņš, vīns. Principā visu, ko vajag. Maz ticams īstenībā, ka viņi papildinās, ja paliek vairākas naktis. Tad mums šeit ir katram savi izlietni. Teiksim, šeit te ir mana izlietni. Labi, tā ir mana, jā. Jā. Protams, ka viņam labi, tad šī būs mana. Tā ir Lauma, šī ir mana, katram ir savi izlietni. Viss šampūns, ziepes, viss standartā kā jābūt, dušs ir šeit. Un nākamā interesantā lieta mums ir arī burbuļvanna. Jā, šeit ir plāns doties naktī. Jeb tā, ka jau būs bišķi tumšāks, šobrīd nē. Mums arī savs butlers servis, kur var izsaukt un, nezinu, čalam prasīt visu, ko tu gribi prasīt. Jā, bet tā nākamā lieta ir interesanta šeit, ka var atvērt vaļā. Mums ir tiešais skats uz salu. Īstenībā ļoti krūti štēli. Fiksēties uz otru pusi. Tādā, šāda tā doma ir, jā. Kad es varu redzēt, ja Lauma, teiksim, sēž džakūzī, jā, un es arī tikmēr varu būt basēnā, mēs gan viens otru varam redzēt. Šī noteikti ir ļoti laba sala tieši medusmēneša svinētājiem, jo šeit tiešām ir pašas galvenās lietas, ko jums vajag. Kas ir baseins uz bungalo, kā arī pieeja pie okeāna, plaša gulta, džakūzī, un šeit pat ir caurspīdīga grīda, caur kuru jūs varat redzēt ūdeni. Un viss iekļauts, kā arī dzērieni. Tā kā ņemot vērā, ka šī sala tiešām der šādam pasākumam. Mēs teiktu, ka jā, viņa nav liela, bet tas nekās. Viss, kas mums trūk šodien, ir saule, jo Maldīvēs tā ir diezgan būtiska.
Kā arī, protams, ka no bungalo pa taisno var ielaisties lagūnā, un jāpiebilst, ka arī lietainā dienā ūdens Maldīvēs ir ļoti silts. Nedaudz arī pasnurkulējām, par cik pie paša bungalo arī ir koraļi un dažādas zivis. Tikko atgriezāmies no vakariņām un bija ļoti garšīgi. Bija daudz kārtās ēdiens, kā arī bija iespēja ēst no indiešu ēdienu bufetes, kas arī bija ļoti interesanti, ļoti garšīgi, jo indiešu ēdiens ir tas, ko viņi šeit pārsvarā ēd. Un arī pēc vakariņām mēs aizgājām vēl pasēdēt pludmales bārā, skanēja mūzika, mēs baudījām vakaru, sēdējām zem palmas ar kokteilīti, bet par cik vēl ir diezgan agras, ap 9:30 varbūt tagad, tad cilvēki vēl nebija sanākuši, bet mēs atgriezāmies jau savā numuriņā, jo mēs gribam iet džakūzī. Bet ienākot iekšā numuriņā, mēs vienkārši redzējām, ka mums ir nenormāli skaisti izdekorēta gulta, kā sveiciens medus mēnesī, un nolikta kūciņa, un viss vēl tā piekārtots. Un jā, tagad mēs vienkārši dosimies svinēt uz džakūzī. Nu, ko esam ar Laumu pamodušies uz mūsu pirmo saulēktu Maldīvēs, un šobrīd tas izskatās šādi. Tikko tur nedaudz bija bišķi labāk, saulīti varēja manīt, jo vismaz šodien izstās cerīgāk, jo ir skaidrāks laiks. Vismaz ir pa šķirbai kāda, kur ir zils debes. Jā, jo vakar izskatījās viss šādi, tetekļies mugurs, ar tumšiem lietas makmeņiem. Tā kā cerība ir, ka būs labāks laiks. Ja mums pat ir parādījusies saulīte, tad mēs varētu izšaut arī šampīti. Mēs svinam dzīvi. Svinam to, ka ir saule. Jā. Un mūsu medus mēnesis. Pavā! Nu, ko prika? Nu, ko izskatās, ka Laumai brokastīs ar šampanieti nepietiks, tāpēc laižam uz brokastīm, bet paskaties, kā laiks mainījās. Mums pat ir nedaudz zilas debesis, tas jau ir ļoti labi. Nākot uz brokastīm, es domāju, ka būs liela bufete, bet īstenībā nekā. Bet tas nav slikti, jo mums ir ļoti laba izvēle, ko tu var pasūtīt caur meņu vienkārši. Un tur ir, es nezinu, arī vienkārši tā atnes ēdienu vairākās kārtās, tikai šajā gadījumā izskatās, ka viņi nepārtais par daudz to ēdienu, kas paliek pāri, bet viņi katram uztais tieši to, ko viņš vēlas. Un paskaties, tagad mēs sākam ar svaigiem augļiem. Auglīši te ir ļoti forši, it sevišķi papaja. Papaja ir pati garšīgākā, tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs arī pie sevis nevaram nopirkt tik gatavu un forši. Te ir kaut kāds viņa dīvainais vietējais auglis, kam es nezinu nosaukumu, bet viņš tāds kraukšķīgs. Bet tas, ko es nekad nesapratīšu, ir kāpēc visā šīs sildījās zemēs viņi liek ābolus. Man liekas, ka ir tāds uzskats, ka Eiropiešiem ļoti garšo ābolu, tāpēc visās viesnīcās viņi ir. Kur īstenībā paskaties tiešām nereāli labs stils, kā viņi uztaisīja uz brokastis. Nedaudz no visa kā pa bišķiņam. Un, iedomājieties, pat reāli ir izcepts steiks brokastīs. Tā jau ir štēla, vai ne? Un Laumai arī nereāli labi izskatās. Olas, bekons, maizīti. Nu, šitā es domāju, ka īstenībā no tām trakajām bufetēm, kas parasti visās tās viesnīcās, vajadzētu pāriet uz šitādu variantu. Man liekas, ka ļoti labi. Kamēr mēs fočējāmies, beidzot mums arī uzspīdēja saule, un viņa ir tik forša. Es nezinu, beidzot mēs dabūjām arī sauli. Ir tikai jāsaskandina šampanietis par to, lai saule uzspīdētu, un viņa tiešām spīd. Kā redzat, Maldīvas izskatās pilnīgi savādāk, tā kā saule spīd, vai ne?
Nu, ir šīs paradīzes salas, sakat, ko gribat. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Tā Lauma dabūjusi pa kādām kokteilītim. Kas te ir pa kokteļiem, ko? Tie īstenībā ir bezalkoholiskie, es paņēmu, jo mums šodien tūlīt būs jābrauc, tāpēc es negribu sadzerties alkoholu, un ir arī 9 no rīta. Bet te ir passion fruit kokteils, un šis ir augļu miksētais. Man nenormāli garšo passion fruit, un viss, kas ir ar passion fruit saistīts. Rīktīgi tropikāli. Tātad vai bija vērts šeit palikt all-inclusive Maldīvēs? Es teiktu, ka jāsāk ir ar to, ka viss atkarīgs ir no laikapstākļiem, jo ja tā kā mums sanāca sākumā, kad bija tik spēcīgas lietas, kad, nezinu, gan iz tālumā vispār neko vairāk neredz, un ārā iziet un nevari no recepcijas, jo tu būtu galīgi slapš, tad, būtu bēdīgi. Bet šajā gadījumā, kad tādā brīdī kā šodien uzspīdēja saulīte, tas viss pilnībā mainās. Jā, un runājot par laikapstākļiem, mēs braucām sezonas laikā. Tā kā jūs nevarat paļauties uz to, ka sezonā tiešām būs garantēta saule. Jā, tas bija vienkārši tik bēdīgi, jo pat nedēļu iepriekš mēs skatījāmies, bija rādīja, ka saule. Un tieši, kad tu lido uz šejien, tu pasties laikapstākļus, tev rāda 5 dienas vienkārši pēc kārtas lietus. Jā, un tas bija tieši tanī brīdī, kad mēs vairs nevarējām atcelt šo viesnīcu. Bet tā noteikti ir lieta, no kā būtu jāuzmanās, ņemot šādu rezortu, jo tas nav lēti. Jo mēs kopā esam samaksājuši gan arī $1000 par vienu nakti, un tas ir ļoti daudz, bet šī vieta tiek prezentēta kā medus mēneša sala. Tāpēc šeit ir viss iekļauts, un kā iepriekš rādījām, kāds numuriņš ir. Kopsumā tā ideja ir ļoti, ļoti laba šeit. To nav runas. Vai viena diena šeit ir pietiekama? Noteikti, ka nē, jo vienas dienas laikā nevar paspēt visu izdarīt un izbaudīt, jo te ir pieejams ūdens sports, te ir snorkelēšana, kajaki, arī var noīrēt, teiksim, ūdens motociklus, doties kaut kādās tūrītēs mazās, bet pat vienas dienas laikā nav iespējams aiziet uz visiem 3 restorāniem. Varbūt jau varētu paspēt daudz ko, bet lieta tāda, ka paliek tumšs šeit pulkstenis 6, līdz ar to tavu diena sākas 6 no rīta, tev agri jāceļās, tad vēl viss nav atvērts. Un ja vēl sanāk, ka mums uzlīs lietas, tad tiešām nevar paspēt. Bet es pieļauju īstenībā, ja būtu visa diena no 6 rītā līdz 6 vakarā ar sauli, tad mēs paspētu daudz ko vairāk noteikti. Ēdiens šī rezortā bija ļoti labs. Te ir 3 restorāni, un mēs bijām 2. Mēs bijām Japāņu restorānā vakardien pusdienās, un tur bija kārtās ēdiens, kur tu varēji izvēlēties, kas labāk patīk. Mēs ņēmām sushi un sashimi, tad mēs ņēmām tādus kā komplektiņus un nūdeles, un desertā bija gan šokolādes deserts, gan augļi. Augļi vispār. Vienīgais, ka man ļoti nobiedēja tas, ka tur būs jāsēž pie Japāņiem kājas krustā. Tur tāds ļoti zemes galdiņš bija, tā kā jogas pozā. Bet izrādās, ka tur varēja kājas palikt zem tā galdiņa apakšā, tikai uz krēslas sēžot. Tas tā baigi interesanti likās. Salas galvenajā restorānā, kur mēs ēdām vakariņas vakardien, bija arī izvēle, ko tu vari dabūt tādā kārtu ēdienkartē, un tur bija nenormāli garšīgas visādas mazas lietiņas. Bija ļoti labs jērs, tiešām izcili pagatavots, bija zivtiņa. Viņi ļoti daudz izmanto arī tunci. Tuncis ir tepat no okeāna, tas ir ļoti forši. Tas ir vienīgais vietējais produkts, man liekas, kas viņam šeit ir tuncis, protams, zivs pats par sevi. Jā, zivis un tuncis ir no šejienes, bet pa lielam Maldīvas nav tāds gurmānu galamērķis, jo te pa lielam viss ir importēts, viņi neko uz vietas neaudzē. Līdzīgi kā Seišelās, es teiktu. Jā. Paralēli šeit kārtu ēdienkartē mēs varējām iet un nogaršot arī visas bufetes ēdienas, un bufete bija tradicionālais indiešu ēdiens, kas bija dažbrīd, daži no tiem ēdieniem bija nereāli asi. Man pat izaicināja apēst kaut ko, es pat nezinu, kas tas bija, bet garša ļoti tāda īpatnēja. Bet, jā, pat cik
mēs esam Āzijā, ir vienkārši jāpierodina savas garšas kārpiņas pie asākiem ēdieniem. Man ļoti garšoja. Un tad vēl tā lieta šeit bija, kad vakarā varēja atnākt uz Disney, kur DJs spēlēja mūziku. Bet mēs atnācām, cilvēki bija ļoti maz, nezinu, kāpēc. Jo it kā nelīja. Bet, pieļauju, ka kādreiz, kad salasās cilvēki, tad tas process ir jautrs. Bet, mūsu gadījumā viņš bija liekams. Bet, principā, secinājumā par to, ka vai ir vērts maksāt šādu naudu par šādu rezortu un palikt šeit, noteikti, ka jā, jo Maldīvēs, principā, nekas nav lēts tāpatās. Jebkurš rezorts maksā, tikai šeit tu samaksā būt nedaudz vairāk nekā. Bet tie pašā laikā tu maksā par ko? Tu maksā, tāpēc tev ir ūdens bungalo. Viss tas ir, kas visu cenu paaugstina, jo citos rezortos tur iegūt savādāku numuriņu, kas nav virs ūdens, un viņš būs stipri lētāks, bet rezorts pats par sevi būs skaistāks. Bet šajā gadījumā šeit bija no visa pa biškam, es teiktu tā, ne? Jā, un noteikti ir tā vērts, tāpēc, ka vismaz vienreiz dzīvē kaut kas tāds ir jāizbauda. Tieši tā. Tāpēc mēģiniet, sakrājot piķīti, tā teikt, un braucat uz Maldīvēm. Un baudat salas šeit. Bet paldies, ka skatījāties, un tiekamies citos video. Čau! Nākamajā sērijā parādīsim to, ka ir iespējams izbaudīt Maldīvas arī krietni lētāk.